Mani sauc Edijs, un es skeitoju 10 gadus varbūt, vai 11. Mani sauc Jānis, un es skeitoju vairāk par 10 gadiem. Manas stiprās puses fletā ir laikam tas, kad es varu uztaisīt trikus tikai ne ar pirmo traju, bet es viņus varu uztaisīt reizēm. Dažreiz kaut ko nosēdināt, stiprā puse. Vājā puse ir dažreiz neko nenosēdināt. Man ir slikts track record ar game skate, tā kā es ļoti daudz zaudēju, jebkuru oponentu, par kuru es spēlēju. Man ir kaut kāds 15% varbūtība uzvarēt. Edijs ir viennozīmīgi ar prasmēm, diezgan daudz un dažādām. Cerams, ka viņam šodien neveiksies prasmes pielietot tik labi, bet tā neko daudz. To, ka viņš nice cilvēks. Man patīk, kā Jānis skaito. Zinu to, ka viņš no rogas ir un viņam ir gari mati. Kaut kāds 7,5. Kuram par labu nezinu, bet 7,5. Kaut kāds 7,3. Tas ir diezgan klasisks skors, bet es nezinu, kurš uzvarēs. Mēs atradamies pie Mākslas muzeja un šodien notiks kārtējā Game of Rajon TV Championship spēle, kura spēlēs Jānis Puga un Edijs Plume. Spēlē līdz 7 burtiņiem. Tiesnesis mums ir neviens cits kā Arturs Grīnbergs. Kopš iepriekšējās spēles mums parādījās viens noteikums, kas saucās bez škurīšanas. Mēs neatbalstam škurīšanu, es runāju par 360 ar pivotiem. Jā. Ok, jūs abi esat goofy, vai ne? Čikēties, spēlēt 7 burtiem, aiziet, davai. Edijs Plume saka šito brīnišķīgu spēlīti. Aiziet! Doma 5. Cik man būtu? Šajā brīnišķīgā spēlītē uzvarēja Jānis Puga! Man liekas, es prognozēju tieši tā, kā arī bija. Bet chill, bija jauka spēle, bija nice. Man viss sanāca netīri. Edijam nekas nesanāca, tāpēc nekas nebija godīgi beigās, man liekas. Viss bija rigdi. Bet, uzvarēt vienmēr ir patīkami. Paliksim pie tā. Paldies Edijam. Paldies mammai un tētim. Paldies tev arī.